sveiciens tev šajā jaunajā dienā un šajā jaunajā nedēļā. Tas esmu es, Artūrs Avotiņš no Džošo ministrijas kalpošanas, un es esmu atpakaļ ar vārdu šai nedēļai. Mēs visi zinām to, ka, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēlijā, ir sevišķi laikos kā šie, mums ir vajadzīga arī Dieva dota drosme un pārliecība. Un tas ir Dieva prāts un viņa vēlēšanās, lai mēs esam piepildīti ar Dieva drosmi, lai mēs netiekam kavēti arī piepildīt mūsu aicinājumu, to svēto īpašo mums katram personīgi doto aicinājumu, kas mums ir piešķirts no mūsu debesu Tēva. Mēs redzam, ka Dievs ir bijis dāvājis savu drosmi tik neskaitāmiem cilvēkiem, par kuriem mēs lasām Bībelē. Mēs varbūt zinām spilgto piemēru no Bībeles par ķēniņu Dāvidu, kurš jau bija piepildīts ar Dieva spēku un Dieva drosmi jau no agras jaunības. Bet zini to, ka Dievs vēlas piepildīt ar savu drosmi, ar savu pārliecību, ar savu spēku arī tevi un mani, kā Jēzus Kristus sekotājus, kā Dieva kalpus, kā savus kalpus. Viņš patiesi vēlas mūs piepildīt ar šo visu. Un es atcerējos kādu raksturvietu, kas ir atrodama Apostuļu darbu 28. nodaļā, tā ir pēdējā šīs grāmatas nodaļā, un arī viens vārds, kas nāca manā sirdī, kas ir atrodams tieši mūsu latviešu valodas tulkojumā. Mēs varam paskatīties uz šo laiku, kad Pāvils ir Romā, un viņš turpina neatlaidīgi sludināt evaņģēliju un mācīt par Jēzu Kristu visiem cilvēkiem. Mēs redzam arī to, ka jūdi, kādi no viņiem pieņēma Pāvila mācīto, bet kādi arī īsti nepieņēma un devās prom diskutējot un pārdomājot to visu. Un šie konkrētie panti 28. nodaļā Apostuļu darbos, es vienkārši vēlos minēt pēdējos divus pantus, 30. un 31. Viņš palika pilnus 2 gadus savā īrētajā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību un neviena nekavēts, ar lielu drosmi mācīdams par Kungu Jēzu Kristu. No kāda cita Bībeles tulkojuma ir arī teikts drosmīgi un brīvi sludināja evaņģēliju un mācīja par Kungu Jēzu Kristu. Mūsu tulkojumā šis vārds neviena nekavēts. Zini, ir tik ļoti svarīgi, ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai nekas mūs netraucē, nekavē, neapturē sludināt par Jēzu, vienkārši liecināt, apliecināt cilvēkiem Jēzu un to, ko viņš dara mūsu dzīvēs, un to, ka viņš ir glābējs, un vienkārši apliecinot Jēzu pirmkārt. Jo ir tādas lietas, apstākļi, kas var iztraucēt un traucēt mūsu gājienā ar Dievu. Zini, tās pat var būt kādas domas, it kā vienkārši negatīvas, traucējošas domas, kas nāk un cenšas tevi iztraucēt, varētu teikt, izsist no līdzsvara, tam līdzīgi. Es ticu, tu saproti, par ko es runāju, jo arī es esmu to piedzīvojis. Es labi zinu, kā tas ir, kad var nākt un ir kādas domas, kas traucē, bet ir drosmīgi tam visam jāstājas pretīm. Ļoti bieži tie ir traucējošie gari, ļaunie gari, kas cenšas tev
vienkārši čukstēt kaut ko, kas tevi iztraucē, kas tevi var sākt pat saistīt, varbūt no mazām domām var izveidoties pat lieli nocietinājumi un cietokšņi tavā prātā, jo prāts un mūsu domas ir tas pirmais mērķis, kur Sātans sūta savas bultas. Viņš runā kaut ko traucējošu uz mūsu prātu, lai tikai par katru cenu apstādinātu tevi. Tikai tāpēc vien, ka Jēzus ir tavā sirdī un dzīvē. Tā tas patiesi notiek, un mums drosmīgi jāstājas tam visam pretī, kas vien mūs traucē, kas vien mums neļauj brīvi dzīvot priekš Jēzus. Lai tikai mēs tāpat varētu teikt, ka neviena netraucēti, lai mēs varam sludināt par Jēzu, mācīt par viņu visās malās. Dievs ļoti vēlas, lai tu esi pilnīgi brīvs. Nežēlotās domas, kas tevi kādā brīdī traucē, kaut kā cenšas tevi iztraucēt vai tam līdzīgi. Vienkārši bez žēlistības saisti to visu Kunga Jēzus Kristus vārdā, un tu redzēsi, ka šie traucējošie gari atkāpsies no tevis. Pavēli viņiem vākties projām no tavas dzīves, no tavām domām, un tu redzēsi, kā tavs prāts attīrīsies. Varbūt tā ir tāda ļoti konkrēta sfēra, kuras šajā dienā pieminu, bet no mazām domām var izveidoties liela nebrīve tavā dzīvē. Tāpēc es vēlējos dalīties ar šiem vārdiem, lai tu vari piedzīvot, kā Dieva drosme, kā Dieva svaidījums sāk brīvi plūst caur tevi. Lai tu vari būt patstāvīgi piepildīts ar Dieva prieku, ar viņa svēto garu, lai svaidījums brīvi plūst, lai tu patiesi piedzīvo, kā tas ir būt piepildīts ar Dieva drosmi. Mums tas patiešām ir vajadzīgs, un mums atliek tikai saņemt to no mūsu debesu Tēva. Lai arī mēs varam būt kā Dāvids vai citi Bībeles šie varoņi, kas bija piepildīti ar šo vareno drosmi, pārliecību, bezbailību. Tāds ir Dieva plāns un viņa griba, par to nav nekādu šaubu. Tas patiesi tā arī ir priekš tevis un manis. Lai mūsu dzīvēs nav nekādu baiļu, nekādu traucēkļu, nekādu šķēršļu, nekā, kas mūs apturētu, pat niecīgāko, mazāko lietu un traucēkļu, lai nav mūsu dzīvēs. Lai tikai neviena netraucēti, tāpat kā Pāvils, tāpat kā ir rakstīts par Pāvilu, neviena nekavēts. Viņš sludināja par Jēzu, un tieši tāpat es novēlu arī tev, lai neviena nekavēts, lai neviena netraucēs, tu droši vari piepildīt, turpināt pildīt savu uzdevumu, savu aicinājumu, kas tev ir dots no debesu Tēva. Lai nav nekādu šķēršļu vai saistību vairs tavā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Es vēlējos dalīties ar šo vārdu ar tevi šajā jaunajā nedēļā. Tāpēc, lai patiesi jauka un Dieva gara piepildīta tev šī tālākā diena un arī visa šī nedēļa. Jēzus Kristus vārdā esi svētīts un tiksimies jau citā reizē. Pagaidām atā.